Labs vakars visiem, nu ko, mēs esam atpakaļ. Šoreiz šitā epizode iznāks tikai uz otra kanāla, kur šitā kanāla, tāpēc, kad uz main kanāli ir straiks otrais jau, bļēdz, un es nevaru likt 2 nedēļas vidaku, nu, bišķi pamuļķojos, pakaitināju Emīlu, bišķi sanāca tā, kad iedeva straiku. Bet, nu, jā, bet mums ētrā ir kas? Emīls Debils, a.k.a. Kristiāns. Kristiāns, tieši tā. No ko mēs varam sākt lasīt? MH nav čiebs, calm the fuck down. Virtuāli pieejams meitenes, nav ko uztraukties. Kas ir MH jauna čiepa? Alīna ir kopā ar Niku tikai tāpēc, jo viņi sadūra MH, un viņai liekas, ka Niks ir baigais varants un tā tālāk. Piekrītam. Alīna ir the best stils, un arī viņa gāja pastariņos, un viņa vienmēr tik labi izskatījās. No hate Alīnai tieši, bet, nu, pastariņi, tas ir viszemākais, kur iet, nu, reāli, nu, bļē, labi, tā kā es pats nelapojos, kur es jau gāju, tas ir vēl zemāks nekā, nu, labi, nē, vienādā līmenī. Un, nu, pastariņi iesūkā, ne, Emil? Tieši tā, piekrītam. Pastariņi iesūkā brutāli. Tēvīte saka, ka nav kopā ar biksām, bet šodien reāli ar viņu tur rociņā staigāja un tā tālāk, bet vispirms mēs runājam par biksām. Biksām parasti maisiņi. Un kas parasti mūsu epizodēs ir? Nu, ap šo laiku mēs parasti paņemam mūsu nusiņus pupsikus, sasausinam lūpiņas un ieliekam mutē, jo tad ir laiks iemesties. Tieši tā, dārgie draugi, laiks iemesties, velkam ārā. Velkam ārā. Es jums arī kopā metos. Šitā būs garšīgs misons, bet palutināšu sevi šodien. Nu, es paņēmu atkal stariku, tāpēc, kad es nesen biju tieši paņēmis svaigo maisiņu. Pagaidām, kad Emīls iemetīsies, un tad mēs varam sākt tālāk. Mēs varam sākt. Terminators vai Fraizīgs ir labākais gošī posts lasītājs un labi komentāri Emīlu Debilu. Bļā, man pat smaidiņš uznāca, bļā, paldies par tādiem siltiem vārdiem. Reāli, es cenšos, un Emīls Debils arī. Mēs abi divi cenšamies. Es ņem bučiņu. Iedošu bučiņu. Reāli, mēs bučiņu iedosim tev, paldies par tādiem siltiem vārdiem. Gošip CS ir the best, es tagad varu zināt cita biznesu. Rinaldi, es bišķi nesaprotu tavu loģiku, tavai meitenei ejot literāri jāskatās bez maz vai uz zemes un nevar paskatīties citiem, bet tikmēr tu ej ar citām vecinēm ārā, kuri tu sauc par draugiem, man ļoti žēl tavas meitenes. Tu viņu anormāli kontrolē, bet pats uzvedies vēl sliktāk, grow the fuck up. Nu, piekrītu reāli. Es personīgi saku, Rinaldam vienkārši ir kauns par to, ka viņš ir īšu cilvēku. Īstenībā varētu būt, nu, bet, nu, come on, Džeki, nu, nevajag jau tā tik traki kontrolēt savu veceni. Nē, mēs tik runājam par šito situāciju, kas var teikt, viņš darā tur savu veceni, čipa, bļēd, nu, come on, bļēd, Džeki, nu, nevajag tā darīt, nu, saprot. Es nevaru būt Ok, turpinam. Es nevaru būt vienīgā, kas domā, bļēd, atvainojos, vēlreiz izlasījuši. Es nevaru būt vienīgā, kas domā, ka Mežbabs ir reals man whore, vetens man trakāk kā zeķis. Nu, kā bijušais draugs. Mēs abi esam bijušie labākie draugi, teiktu. Jā, labākie draugi ar Mežbabijām. Tur ir trakāk nekā zeķis. Tur vēl trakāk, ticat man. Tur es pat nevaru salīdzināt, kā viņš tur māja tās vecens. Tur nevar salīdzināt. Es saku visas skaistās cēsinieces. Uzmanu tieši, jo Renārs. Ar viņu izšķirās. Renārs izšķīrās. Iet labāk tagad. For real. Uzmanam ties tāms. Viņš ir single and ready to mingle.
So for clarification, es tas Rinalds, tas meičs, kurus bija ārā priekuļos, ir man draudzene draugs, tā kā beidzot man par to dirst, un so vat par tiem bondarīs, es vienkārši negribu, lai man draudzene krāp mani. Visi, kas aizstāv Julianu, clearly nepazīst viņu pietiekami ilgi un nesaprot, cik annoying viņš ir, var kļūt un actually pervers. Honestly, visi, kas viņu aizstāv, izrādās ir tādi paši kā viņš. Kaitinoši, neciešami dudes. Ja tas mazulis nevar pat sevi aizstāvēt un pastāvēt par sevi, tad nahuj jūs viņu aizstāvat. Iekrītu. Tad Beatrice. Tas te 2 vārdi. Jauniešu māja. Tieši tā, jauniešu māja. Vai arī kā mēs saucam geju klubs, brutāls geju klubs. Jūs redzējāt to Instagram? Jūs redzējāt viņu Instagram jauniešu māju? Ak, mans dievs. Šodien gaustojām. Tas ir pīzdā. Nahuj, ej, tu dirst. Sūdz. Tā Beatrice not gonna like. Tik kaitinoši un fake. Atvainojos. Tā kā nevienam nepis. Ka tu ding-dong dičo savus kaimiņus un vēl viņi katru bildi savu dēli izgāž. I get it, tu gribi tādu. Vai tad Niks nav tas psihopāts, kurš MH sadūra? Kāpēc viņš tagad MH heito? Reāli, what the fuck, kāpēc tagad visi heito uz lesbēm un gejiem? Tas, kas notiek, nevar neviens brīvi vairs dzīvot, un es nesaprotu kaut kas jums ar to Julianu. Bet, come on, reāli pagaidi. Come on, reāli cilvēki nevar vairs dzīvot brīvi, jo uz viņu heito par to, ka kāds sakars, ja cilvēkam patīk tie cilvēki reāli BFR, jums tas netraucē. Beidzot vienreiz heitot, lai es saprotu, ka tagad skola beidzās un ir brīvlaiks un jums ir tik boring dzīves tagad, ka mājās sēžat un nav draugu un tagad heitot sākat uz visiem. Ko es teikšu? Visu laiku heitoju lesbas un gejus. Es nezinu tāds laiks, kad nebija heitojuši, reāli. Plus mēs vēl dzīvojam Latvijā. Bet mēs neheitojam mūsu prezidentu. Viņi ir Instagrami. Tas ir pīzdā. Labākie bangeri. Viņi ir reāli bangeri. Kā Bigsons vispār sev var atrast veceni? Viņš te izskatās pēc Maivabols. Kāpēc ir tik daudz posti par Rinaldu? Viņš gan jau domā, ka tagad, ka visi viņu grib. Cik Kalīnai gada un cik Nikam ir? Jau tas Emīlijas Petersons čalis kinda cute. Nezinu. Šis nozīmē ir beigas. Tāds viņu snapu. Pagā. Gustavs no mana, tas nav. Gustavs no mana kursa ir tik krūts. Viņš tik labi programmē. Es būšu tavs ferks forever and ever. Vēgošu tev līdz savai nāvei. Railijas dīdzis. Kas par relationship Rinaldam? Kāpat neļauj savai draudzenei uz džikiem skatīties? Ok, Rinalds reku traksī. Tas tā kā bišķi normāli, ne? Nav jau tā kā jūs tur rakstījāt, bet man liekas, ka tas minimums normālās attiecībās nav tā mūsdienu palaistība, kuras viens otrs diršais mugurs un staigā maukojās, kā jau daudz labi. Es reāli nevaru. Alīna ar Niku tik jūt izskatās kopā un 2 gadi nav liela atšķirība. I'm happy for you, girl. So, te tas Rinalds, tas čīters, tas cipa huņvarītais, manipulētais, karoči paklausās. Ja tev ir olas un dēļ mīlētais, jā, mēs pieliekam vēl. Ja tev ir olas un neesi loks, pasaki, kad nahuj esi vai zini, kas to rakstas. Superīgi nosponsorētu vozolu. Visi jūs mākat gudri dirst aiz ekrāna. Bet kā pateikt, grūti laikam savu nodirst gudri, neesat loks, beidzat uzvesties kā mazs meitene un pasaki, kas esi. MH jauna čiepa. Ok. Nu ko, tas arī ir viss. Mēs atvadamies. Tā, lai visiem ir labs miegs, saldi sapnīši un no rīta, lai ir sulīgākais misons viņu dzīvēs. Tieši tā, ar labu nakti. Ar labu nakti visiem atā.